Bedres te ir labas. Vajadzēja bišķiņ tālāk no Fūras braukt. Nebūtu trāpījis tajā milzīgajā. Nu, riepa ir puša, jā. Cerams, ka ir rezervas riepa. Tas mazs ratiņš. Nezinu, šito kaut ko pagriezt. Nezinu. Tā nevarēs taisīt. Viņai bortā ir pārsists. Tieši tas sitiens bija. Mēs atbraucām uz Goriju, tagad mēs mainīsim riepas. Gan tas Džeks teica, ka jābrauc Tbilisī, viņš dos citu mašīnu, tur par riepām 200 lāri, tur disku skatīsies, ja jaunu disku vajadzēja 250, bet nu tur nevajag jaunu. Kaut kā jālabo 80, bet tad mēs riepas pa 120 dabūsim, un es ar to mazo riepiņu tāpatās vēl stundu neesmu gatavs īsti braukt līdz Tbilisī, un nešķirt, ka īsti tam ir paredzēts. Nu tā, kādu stundu pagāja man te gaidot, un riepas ir nomainītas par 120 lariem, nevis tā kā vismaz 280. Ok, jābrauc meklēt Renātu, viņa kaut kur aizgāja pastaigāties. Īstenībā tur tālāk tā pilsēta diezgan skaisti izskatījās, tur bija kaut kāds arī cietoksnis augšā kalnā, tā kā pameklēsim Renātu, es īstenībā gribu ēst, tā kā, jā, droši vien pusdienot, laiks pusdienot. Nu, arī apis sev pagaidām ir pierādījušas, esam tikuši. Kā šeit sauc? Silcike. Jā, jaunās. Tagad mēs paēdīsim, tad skaista vieta. Droši vien jau, ka iekšā jāsēž. Un tad iesim skatīties Gruzijas senāko pilsētiņu, senāko apdzīvoto vietu, tā teiks. Ēdiens labs, bet tās limonādes ir ļoti īpatnējas. Kas tas ir, anīs? Nu, es nevaru saprast, tur kaut kādas priežas, kujas un anīs. Jā, nu garšo pēc klepas zālē. Otru vēl neesmu mēģinājis, tā laikam ir vanīļa. Vanīļa ar putukrējiem, tieši tā arī garšo. Garšo pēc vanīļas un putukrējiem. Nē, interesanti, bet tā, jā. Ārā sāk višķiņ tāds apmākties. Tepat jau vien ir tā vecā pilsētiņa. Atbraucām līdz mūsu mērķim. Bez naudas. Bez naudas. Atbraucām līdz mūsu mērķim un bez naudas, jo mēs tīs nav tik atstājām tajā restorānā. Neviens nav. Aiziešu pēc drona. Čau. Čau, Rausi. Gamār džobā. Nav neviena desa, ko viņiem iedod. No, neko darīt. Tiešām skaista vieta. Princips līdzīgs. Tas bišķiņ atņem. Es varu iedomāties, kādēļ cilvēki gribēja dzīvot šeit. Droši vien, kad dēļ skata, jā. Tur, jā.
Jautrie pakāpiņi. Sadeg daudz ātrāk, un kā kamēr tur vēja. Bet tagad ātrāk. Bet tu redzēji, kādi te ir griezti. Te ir griezti un ārpus. Nu, jo tālāk, jo skaistāk. Braucām uz mazu ciematiņu, tāpat netālu no Tbilisī. Ļoti skaists, tāds vecs, bet skaists. Neizskatās tik ļoti nolaists kā citur. Un, jā, nesanāca šodien īpaši daudz pabraukāt, apskatīt, dēļ tās riepas principā. Un, jā, nu tad atpūtīsimies un skatīsimies rīt, ko jāizdomā rīt, kamēr vēl ar mašīnu līdz vakaram, jā, kur mēs varētu tā kā iebraukt, aizbraukt, apskatīt kaut ko. Tad tas plāns šovakar jāizdomā. Renāta izņēma tikko naudu, var samaksāt par hotelu. Izdod nevis 100, bet tā kā 10 un 5. 10, tad
beidzot ir normāla nauda. Nu. Nebūs visiem onkuļiem, kas prasa kaut kā par vīnu, tur 100 jādod. Jā, nu tur onkulis visu nakti skatīs pārtars. Tas jau ok, jo mēs tomēr esam pie baznīcas jārunā. Tā ir baznīca, tāds rītīgs. Ar Būdas baznīca. Kāda? Ar Būdas baznīca, nezinu? Man likās Būdas baznīca, es domāju. Ar Būdas baznīca, latviešu klubi. Nezinu. Bet mēs esam tādā kā Būdā. Ar vannu, tur ir rakstīts, ka tur ir vanna, gribat redzēt vannu. Tā vanna. Teorētiski jau tur var apgulties. Nu, piepildīt ar ūdeni, uzsēsties virsū renstelē un ir vanna. Nu, bet ja jau mēs gulējām tajā peļķē, tad šis nebūs sliktākais. Maz istabiņi, bet nu tā pa lēto, nezinu, drēbs varbūt izkārt var. Nu jā, pa lēto, nu tā ir. Ļoti lēta, bet ļoti jauka un saimniec ļoti jauka, jā. Mīļš skats uz baznīcu, jā, kā bija advertized. Ir? Jā, mūri atkal, nu nav jau slikti. Jā, normāli. Ir ok. Iesim, padzersim, iesim dušā laikam un tad iesim pastaigāties, bišķi pastīties, kas te tāds ir. Ja mēs tā kā pat ar mašīnu. Te ir daudz viesnīcas, jā. Te ir ļoti daudz viesnīcas un te pat ar mašīnu arī piebraukt. Šlagboms priekšā. Kaut kā, nav. Bāž, mums te viss ir ar savu kameru. Jā, vienkārši. Ko dara? Es nezinu, es filmēju kaut ko. Trikākā ir šādi paši. Arī presi sāpēs. Nu, kāds nāk. Mēs varam lausties, Renē. Tur ir laušanās gads.